Labadiena! Sveicu visus no Tērvetes dabas parka, kas atrodas Dobeles novadā, kā arī Jelgavas novadā. Dobeles novadā viņš gan aizņem lielāko daļu, bet Jelgavas novadā tas ir mazāks gabaliņš. Dažādos avotos ir minēts savādāk. Vienā avotā ir minēts, ka tas ir aizņem kopā 1376 hektāru lielu platību, savukārt citā avotā tie ir 1200 hektāri. Bet vienalga tas ir ļoti liels zemes gabals un ietilps Zemgales ģeobotāniskajā rajonā. Dabas parka teritorija atrodas Tērvetes upes senleja ar Ainavis unikālu priežu mežu masīvu. Zemgaļu Tērvetes pilskalns, Klosterkalns un Svētais jeb Zviedru kalns. Parkā kopš 1973. gada ir iekārtotas takas, kāpnes, skatu tornis, tajā atrodas daudzas kokteilnieku, Krišjāņa Kugras un Ritvara Kalniņa veidotas skulptūras pēc Annas Brigaderes darbu motīviem. Par ieeju parkā ir jāmaksā, pieaugušajiem tie ir 6,50, skolēniem, studentiem, pensionāriem tie ir 5 eiro, bet cilvēkiem ar invaliditāti 1-2 grupu ieeja ir bez maksas. Kā jau video sākumā teicu, teritorija ir ļoti liela un apskates vietu ir ļoti daudz, bet, diemžēl, šīs te vietas ir, tā kā, ja tā var sacīt, izmētātas pa visu parka teritoriju. Un ar kājām izsteigāt ir ļoti grūti, par laimi šeit kursē pasaku bānītis, bet šis pasaku bānītis ir par maksu, un viņš nekursē tā kā sabiedriskais transports, bet viņš ir kā taksis. Viņš ir jāizsauc, jāpazvana pa telefonu, un tad viņš atbrauc. Un no cilvēka par viņu ir jāmaksā €50. Tas nozīmē, ka jūs aizbraucat uz pirmo apskates vietu, izkāpjat ārā, apskatāties, un ja jūs gribat aizbraukt uz nākamo apskates vietu, tad jāsamaksā atkal €50, un viņš jūs aizved uz nākamo apskates vietu. Protams, var aizbraukt no sākuma uz gala punktu, un tad atbraukt atpakaļ, tas izmaksās 3 eiro, bet es jums iesaku izkāpt katrā vietā ārā un apskatieties. Tagad es esmu atbraucis pie skatu torņa, kas atrodas dabas parka rietumu daļā. No tā paveras skats uz Sprīdīša laimīgo zemi, Tērvetes siliem, Tērvetes upes ieleju un Zemgales līdzenuma lauksaimniecisko ainavu. Torņa augstums ir 39 metri līdz 25 metri platajai skatu platformai. Kā jūs domājat, cik ir pakāpiena? Tie ir 153. Un kā internetā ir rakstīts, tad tornis ir atvērts no marta vidus līdz novembra vidum.
Anneles zooloģiskais dārzs atrodas Anneles pļavā. Anneles pļava atrodas aiz Rūķīšu meža un turpat pie torņa. Apmeklētāji var iet pie dzīvniekiem, tos paglaudīt un arī pabarot. Apmeklētāji var arī fotografēties ar dzīvniekiem. Anneles zoodārzā ir lapene un ļeļu namiņš. Un lapenē var arī atpūsties. Un savukārt pašā ļeļu namiņā var arī bērni paspēlēties. Zoodārza apmeklējums gan ir par papildus maksu, tāpat kā arī barība dzīvnieciņiem ir nopērkama turpat pie kases. Tā maksāja 1 eiro. Rūķīšu mežā ir Rūķīšu ciemats un Rūķīšu pilsēta. Rūķu pilsētas nosaukums ir Čiekuri. Pa Rūķu meža takām var braukt cilvēki ratiņkrēslos. Un Rūķu ciematā un pilsētā ir mazas koka mājiņas un bruģētas ieliņas. Rūķu sētā var satikt arī tērvetes rūķus. Un Rūķu pilsētā ir koka skatu tornis. Un tagad es atrodos atrakciju laukumā, esmu atbraucis līdz šejienei. Šeit ir šķērsļu takas, ceļš pie Sprīdīša un Lutauša, labirints un koka pils. Pie atrakciju laukuma ir atpūtas vietas. Šeit gan es neuzkavējos, es devos tālāk uz pasaku mežu. Varbūt kādreiz, ja būs vairāk laika, tad atnākšu uz šo atrakciju laukumu vēlreiz. Un tagad es dodos uz pasaku mežu, kurā ir dažādas koka skulptūras. Viena no vecākajām skulptūrām ir meža ķēniņš. Meža ķēniņam blakus savukārt ir sargs un citi pils iedzīvotāji. Blakus meža ķēniņa pilī ir Raganas sils. Sils ir priežu mežs. Un Raganas silā dzīvo sikspārņi, zirnekļi, velns un ragana. Katrā ziņā es centos izstaigāt pēc iespējas vairāk, bet nu staigāju tik, cik atļauj manas kājiņas. Kopumā cilvēku nebija daudz, visi cilvēki lielākoties bija sabraukuši iepriekšējās dienās, jo šeit notika meža dienas, tur notika arī, cik es sapratu, koncerts. Daudz cilvēku aizbrauc uz šo koncertu, bet es cilvēku drūzumu negribēju, tāpēc es braucu pāris dienas pēc tam, pēc šī pasākuma. Kopumā viss parks likās interesants. Iesaku arī aizbraukt jums uz šo vietu. Varbūt kā nedaudz pietrūka, tā ir biežāk kaut kādi soliņi, kur var atsēsties un atpūtināt kājas. Bet citādi viss likās interesants. Un gan jau kā aizbraukšu vēlreiz uz šejieni.
Un vēl var piebilst faktu tādu, kad, ja jūs braucat paši uz Tērveti, tad jums jāieplāno vairākas stundas, ja ne pat visa diena, jo uz 1 vai 2 stundām tur nav jēgas braukt. Tas par Tērveti man arī viss. Liels paldies, ka skatījāties. Būšu priecīgs, ja abonēsiet manu kanālu, kā arī nospiedīsiet īkšķi uz augšu zem šī video. Un es jums teikšu lielo tā, un uz tikšanos nākamajos video.